domas sēde, kā tika arī izsludināts pulksteni 2. Darba kārtība jums tika deputātiem kolēģiem izsūtīta. Arī domas sētā, kā likums pēc lasa, arī tika izvietot šī darba kārtība. Izmaiņas ir personālijas, jo Ingula Bēziņa aizbrauca uz bērēm un netiek atpakaļ. Viņai uz pasniedzēs, es saprotu, aizbrauc aizsolē un tiek uz bērēm. Ja? Un pārējie, kā mums ir ziņoja, vēlēšana komisija Miglinieks atrodās Rombūtnē Ķīnā uz savu nodarbēm ar sportu. Un pat šiem diviem kolēģiem Kvorums mums ir, mēs esam 11 un arī esam tiesiski izskatīti šo darbu kārtību. Pirmais darba kārtības jautājums ir vēlēšana komisijas priekšsēdētājs Mārs Niedzis, informatīvas ziņojums lūdzu. Niedzis kundze. Runātot pārtur šajā dienā vēlēšana komisijā, mēs ņemot vērā korumu iesniegumu un šo te balsu skaitīšanas rezultātus. Vēlēšana komisija nolēma ar protokolu numur 7, ka par nākamo kandidātu kā visvairāk balsu iegūšanu no partijas vienotība ir tomu deputāte Dats Kļaļņģis. Es viņu uzaicināju, viņa neattiecas. Mēs viņu uzaicināju par tomu deputātu. Un kā Sirsnīgi sveicam, pasniedzot deputātu nozīmīgi. Dosim vārdu vārdu. Godātais mums priekšsēdētāji, kolēģi, dāmas un kungi, man ir liels prieks pievienoties jūsu komandai. Saeimas deputāti stājoties amatā dod svinīgo un zvērestu uzticības solījumu Latvijas tautai. Neskatoties uz to, ka pašvaldību deputātiem šās pienākums nav paredzēts, es tomēr jūs aicinu katru pie sevis klusībā dot šādu uzticības solījumu izšķiros cilvēkiem, izšķiros novada cilvēkiem un godīgi pildīt to visu šos turpmākos 4 gadus. Paldies! Otrais darba kārtības jautājums ir, tā kā tu lasīt, bet pie šī darba kārtības jautājuma es gribu personīgi arī pateikt paldies par šo darbu Jānim Budietam, par 4 gadu kopīgu darbu, par visiem šiem jautājumiem, ar kuriem mēs saskārāmies, kā mēs darbojāmies, ja? Un arī turpmāk novēlēt strādāt. Ne tikai strādāt, un es domāju, ka Budieši mums arī nāk. Paldies, jā, arī visiem kopā pavadītiem gadiem, pēc vēl jau 4 pūksteni. Jā, bet, tiecīgi dzīvi, gadi nāk, gadi iet, un jāsaprot pašam arī. Tagad ķeramies pie darba kārtības, atgriežamies domas priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas. Kā ir ierasts arī domas priekšsēdētāja, varbūt ir šī iespēja izvirzīt domas priekšsēdētāja vietnieka. Ja šo kandidatūru sekojoši, tā ir Dats Kļaļņģis, teikšu, arī paturpināšu to, ko es no rīta teicu, ka mēs esam arī ļoti radoši un, es domāju, arī ražīgi strādājuši kopā ar Kļaļņģis kundzi un risinājuši daudz jautājumus, un ir arī tāda lieta, ka pa šiem gadiem dzīve kļuvusi sarežģītāka, likumi ir pieražoti, saime sēž un ražo,
MK noteikumus ražo valdība un tikai spēj sekot līdzi visiem šīm normatīvu aktu prasībām. Reizē arī Dats ir pierādījis savā profesijā, kur ir pildījis kā jurists, ir ļoti zinoši, ir apguvusi pašvaldības darba specifiku, jo gatavs pašvaldības juristus neviens nesagatavo. To sagatavo dzīve, darbs, reālā situācija katrā novadā, katrā pašvaldībā. Un salīdzinot, man ir, varbūt atkārtojas, ir iespēja salīdzināt arī šos darbu kā citur. Jāsaka, ka mēs esam ar šiem darbiem tikuši labi galā, protams, ir arī dažādas problēmas, kuras arī ir jārisina. Tas būtu tā, un tāpēc es ierosinu no priekšsēdētāja vietnieka amatam Dats kļūt. Tas būtu no mans puses. Man kā sēdes vadītājiem jālūdz arī palīgā vēlēšana komisija, arī uzņēmums arī šo darbu, atbildību arī noorganizēt šīs vēlēšanas, bet pirms vēl ir no citiem kolēģiem kādi priekšlikumi virzot vēl kādu kandidātu. Cik saprotu, vairāk nav šo priekšlikumu, tā kā vienīgā kandidāte uz priekšsēdētāja vietnieku amatu ir Dace Kļaviņa, tā kā lūdzu kolēģi. Un atceramies balsošanas kārtību, līdzīgi kā par to priekšsēdētāju. Atbalstam Krustiņš, neatbalstam Svītvariem. Apsveicam!
Paldies. Otrais kārtības jautājums mums ir izskatījis. Trešais dienas kārtības jautājums. Domas pastāvīgo komiteju vēlēšanas. Ir sagatavots komiteja locekļu projekts, kurš arī tikai iepriekš atrunāts. Arī tiekoties, izklāstot un arī tagad ir beigu projekts. Domāju, ka mēs ķersimies konkrēti klāt pie katras no komitejām un tā kārtība sekojoša. Es nosaukšu finanšu komitejas, pārējo komitejas, komiteju locekļu projektus, kuri no deputātiem tiktu virzīti šajā komitejā. Pēc tam arī mums jautājums komentāri no jūsu puses. Finanšu komiteja ir piedāvāt sekojoši. Likums paredz, ka to priekšsēdētājs ir automātiski finanšu komitejas vadītājs. Un šī personālija pati pēc likuma ir iekļaujama. Tālāk ir piedāvāt Vacakļa viņa vietniece, Ivars Viņums, Valentīns Špēles, Ainārs Stiņš, Viņa Bērziņa, Sanitēja šajā komitejā. Lūdzu, kādi jautājumi? Jautājumi par šo savu nopildu nav, tāpēc lūkšu izteikt savu viedokli balsojot. Lūdzu, kas ir par šādu priekšlikumu? Šādu. Paldies, bet atturās nav. Nākošā Tautsaimniecības komiteja, mums ir pavisam 4 pastāvīgās komitejas, un nākošā Tautsaimniecības komiteja, tur tiek piedāvāts sekojošas locekļu deputātu kandidatūras. Pirmais Klāra Grīgele, Ainārs Stiņš, Edgars Logins, Arvīds Akmenis, Vināts Gigards, Valentīns Pēlis, Jānis Lazdāns. Lūdzu, jautājumu izteikties. Paldies. Lūkšu izteikt savu viedokli balsojot. Tas par šādu priekšlikumu. Pret, atturās. Paldies. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja. Šeit ir 6 pastāvīgās komitejas locekļi. Un šeit ir piedāvāts sekojoši kandidatūras Vacakļa viņa, Vināts Migards, Igors Mirunieks, Ingūna Bērziņa, Laura Brinkele, Kaspars Lupaciers. Jautājumi, kurš bija izteikti? 6. Tas ir mums paredzēts nostūmas nolikumā. Šis skaits, finanšu Tautsaimniecības 6-7 pastāvīgie locekļi un abās komitejās izglītība un sociālā un 6 locekļi. Vēl jautājumi? Lūdzu, izteiksim savu viedokli balsojot, tas par šādu priekšlikumu. Pret, atturās. Paldies. Sociālā jautājuma komiteja. Zani Bēļi, Jānis Rudzītis, Ivars Viņums, Jānis Lazdāns, Arvīds Akmenis, Indulis Trapiņš. Kurš grib izteikties vai jautājumu? Es gribu piebilst, ka šai komitejai būs arī jāpadarbojas saistībā ar tām reformām, kas mums gaidāmas saistībā ar dienas centra rekonstrukciju, gan arī šīs funkcijas veikšanu un nākotnē. Mēs arī, tā kā jau pašā sākumā, vajadzēja mums arī darīt, bet tagad tas arī tiks izdarīts, apvienojam vienā ēkā, lai šī sadarbība būtu arī pārskatām un savstarpēji pildīt, jo viņi pamatā pilda vienu šo te jomu saistībā ar sociālām visām šīm lietām, gan arī sadarbību nevalstiskām organizācijām, piemēram, pensionāru biedrību, saulbriežu, invalīdu biedrību un vēl atsevišķas citas biedrības, kas mums ļoti kā sēnes pēc lietas, ja? Un tas ir ļoti pozitīvi. Tā kā šai komitejai arī pietiks darba, ja? Mums novada šo problēmu risināšanu. Lūdzu, kas grib izteikties vai jautājumu? Nav, tad es lūkšu izteikt savu viedokli balsojot, tas par šādu priekšlikumu. Pret, atturās. Paldies. Komitejas vēlēšanas, komiteja vadītāja vēlēšanas notiks kārtējā komitejas sēdes laikā, un komitejas sēde mums ir paredzēta jau iepriekš pateikšu 24. jūlijā,
un domas sēde būs 31. jūlijā. Tas tiek darīts sekojošu iemeslu dēļ. Mēs tik pa nedēļai pavirzam uz šo te mēnešu noslēgumu, jo daudz domas darbinieki būs atvaļinājumā, un mēs arī šo te grafiku varētu tā ievērot un darbinieki izmantot savu ikgadēju atvaļinājumu. Tāpēc arī ir šis priekšlikums. Vēl viena būtiska lieta, kas tiks piedāvāts no domas vadības puses, ir sekojoša, ka visas komitejas notiks vienā laikā, kā arī mums patreiz ir noteikts nolikumā, kad ir 2009 šis laiks, bet visi komitejas būs šeit pat tiks aicināts pie viena galda un tiks sagatavoti tāpat kā iepriekš, jo šie komiteji izskatā atbilstoši pēc šīm te funkcijām attiecīgai komiteja jautājumi un tiks visi diskutēts un izdiskutēts šeit visiem kopā. Tas tiek darīts ļoti vienkārši pēc, ir labā praksa ļoti daudzās pašvaldībās, ka tā notiek. Un otra lieta, tad neradīsies mums arī tā iepriekš pieredze, bija, kad viens nav bijis, kaut ko nav dzirdējis, kaut kas nav noziņots, un tā ir pilnīgi tāda objektīva pamatota lieta, un arī, kad arī bija šie jautājumi, tad mēs arī šo novērsīsim, un reizē mēs kolēģiāli arī visi komiteja locekļi par šiem 4 pastāvīgām komitejām arī lemsim par tiem jautājumiem un gatavosim šos domas lēmumu projektus un virsīsim tālāk uz domas sēdi. Tas būtu tāds saistībā ar šo darba kārtības jautājumu. Šo jautājumu tad es slēgšu. 4. ir vēl atbilstoši jaunajai sasaukumam. Lūkšu Badanovas kundzi paskaidrot par Rīgšķinas pašvaldības administratīvās komisijas funkcijām, par apstiprināšanu, par izbeidzi, vai arī klātsošie deputāti, kur nav vietas kursātājā. Esmu bijušās administratīvās komisijas priekšsēdētāja, bet tā kā Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeks nosaka, ka pašvaldības administratīvo komisiju apstiprina attiecīgās pašvaldības domas uz savu pilnvaru laiku, tad jums ir piedāvāts šis te komisijas sastāvs, izvērtējiet, tie paši cilvēki, kas ir strādājuši līdz šim. Ir kādi jautājumi? Šeit lietas būtības papildināšu kolēģi. Kā Ināra tikko teica, šie ir cilvēki, kas jau šos gadus ir veicis šos pienākumus. Jāsaka, ka komisijai ir darba apjoms pietiekoši, strādā pašvaldības policija. Pašvaldības policija tiek pieaicināta kā arī pie šiem jautājumiem, bet viņiem nav tā status, ka viņi varētu lemt, ja viņi informēja, vai kā saka, pieaicinātāja personu status, bet arī strādā būvvalde aktīvi. Priekšniekiem ir pietiekoši daudz problēmas, uzklausot valdarbnieku, šīs lietas vēl izskatot, bet ir tāda laba lieta, ka mūsu būvvalde tiešām strādā, lai sakārtotu šo saimniecību, jo ir viena jau būtiska lieta, ir nenodota nekustāmais īpašums, reizē tā ir pašvaldības mūsu naudiņa, ko mēs tālāk iegūtam dažādās šajās jomās, gan infrastruktūras sakārtošana, gan dažādu kultūras izglītības projektu virzīšanai un daudzām citām lietām, kur ir ļoti būtiski, mūsu novada tālākai attīstībai un novada funkcionēšanai. Tas būtu par to, ja kādam jautājumu lūdzu. Varbūt nedaudz pateikt, ka visiem komisijas locekļiem ir nepieciešama speciāla apmācība. Visi šie komisijas locekļi, kas šobrīd ir mums piedāvāt lēmumu projektā, ir izgājuši apmācību un ir tiesīgi strādāt administratīvā komisijā pašvaldības. Paldies, Ināra. Jautājums, pēc es varu nokārtināt. Par lūkšas balsojumu, kas par šī domas lēmumu projekta apstiprināšanu pret atturās. Nākamie jautājumi, tie ir šie jautājumi, kā saka, laiks negaida. Šeit ir ļoti būtiski, lai mēs varam turpināt nepārtrauktību izpildu varas
un ir sagatavot šie jautājumi, kuri mums arī kolēģis attiecīgi speciālisti arī ziņās. 5. un 6. darba kārtības jautājums vēl saistīts ar šiem te tīri lietām, kas saistīts arī ar vēlēšanām un ar visiem ieņemamiem amatiem un pārējo. Un šeit es iesāku par 5. par grozījumiem amata klasifikācijas rezultātu apstiprināšanā. Es došu vārdu notarbāriem, vai attiecīgi speciālisti jums jautājums sīkāk. Tātad šis lēmuma projekts ir tāds vienas amata vienības radīšana, tas ir saimniecības nodaļas vadītājs, un par vienas amata vienības svītrošanu no amatu saraksta un svītrojumu izpildu direktoru vietnieku. Jautājumi? Ja jautājumi nav, tas likšu balsām, tas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu. Pret? Atturās? Paldies. Nākamais 5. par grozījumiem. 6. par saistošo noteikumu. Grozījumi ikšķos novada 17. un 8.2005. apstiprināt par saistošos noteikumiem. Noteikumos numur 3 ikšķos novada pašvaldības noteikumu apstiprināšanu. Kalnijas kundzes 6. saistībā noteikumu. Tas ir tieši saistīts ar pateikt pieņemtu lēmumu par amata vienības izpildu direktoru vietnieku svītrošanu. Šī amata vienība parādījās arī domas struktūras schēmā. Tās vienīgās izmaiņas ir, ka šī amata vienība ir izņemta no struktūras schēmā. Jautājums ir jautājumi. Jautājumi nav. Tad es likšu balsojumu, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu. Pret? Atturās? Paldies, kolēģi. Tālāk ir 7. par grozījumu izdarīšanu ikšķos novada pašvaldības domas 2011. gada 28. septembra lēmumā numur 20 par ekskluzīvo tiesību piešķiršanu sniegt ūdens saimniecības sabiedriskos pakalpojumus ikšķos novada administratīvajā teritorijā. Ziņotājs mums ir Ināra Gadamovska, lūdzu. Par pašu projektu varbūt varētu jums izstāstīt vairāk Ivaru Viļumu kungus pāris vārdos, jā? Mēs vai varētu par šo projektu? Varbūt Ivar iesāc. Tas mums ir tīmūžu projekts, jā. Tagad ir noslēdzies iekļutums, ir uzvarētājs. Iesāc ar to, ka šim projektam tiek piesaistīti Eiropas struktūras fondi, jā? Tas ir pamatā. Tas jau. Un tā kā viss ir kārtībā, vienīgais mums ir atzinums par iesniegts par iesniegumu projektu, ka tur, Var sakot, ir, jā, ir varam lēmums numuru 770, un viņi ir, kā saka, pieņēmuši mūsu projektu ar atrunu vai nosacījumiem, kurus mēs šobrīd arī izpildām. Ja? Viņi grib redzēt mūsu līgumā konkrētus tekstus, kas ir ielikti, ja? Un mēs to arī darām. Mums bija nedaudz savādāk izteikti, savādākā interpretācija, principā. Viņi ir gribējuši dzirdēt tieši to, ko viņi grib. Jā. Ir nelielas izmaiņas, ko mēs arī novērsām. Jautājumu ziņotājiem. Labi, kad mūsu balsojam, kas par šī domājumu projektu apstiprināšanu. Pret, atturās. 38. Par grozījumu izdarīšanu ikšķos novada pašvaldības domas 2010. gada 18. augusta lēmumā 8 par ikšķos novada pašvaldībai piederējušo nekustām īpašumu veids nodošanu bezmaksas pietūšanā sabiedriskā laba organizācija. Vakar izskatot šo jautājumu darba sanāksmē, jums bija sagatavoti arī ar 3. apakšpunktu, un šeit arī juristi izdiskutējot ar nonākties slēdzies, ka šis 3. ir izsvītrots. Ja? Ir šajā domas lēmuma projektā ir 1. 2. punkts, bet es lūkšu Ināru paskaidrot šī te domas lēmuma projekta būtību. Sabiedriskā labuma organizācija pensionāru, kā pavisam konkrēti Saulgrieži, augusta mēnesī piedalīsies projektu konkursā. Un uz šo projektu konkursu nepieciešams šis te nomas līgums 7 gadiem.
Tā kā mēs iepriekš bijām noslēguši telpu nomas līgumu uz 10 gadiem, ja, tad augustā, kad viņi jau piedalīsies un iesniegs dokumentus, iznāks tā, ka šis termiņš būs nepietiekošs. Un tā kā likums mums atļauj iznomāt telpas 12 gadu, uz 12 gadiem, ja, tad mēs arī, ja mēs to pieņem, ja domas sēdē šo lēmumu pieņemsiet, tad viņi atbilstoši šī termiņa dēļ, nebūtu nekāda problēma un viņi varētu startēt. Bet 7 gadu šķiet nepieciešams. Redziet, mēs jau sen kā noslēdzām šo manuprāt, 10. gadā noslēdzām telpas nomas līgumu. Un tieši uz iesniegšanas laiku mums 7 gadu nebūs. Vēl jautājumu, kolēģi? Jautājums, kas par šī mūsu lēmuma projekta apstiprināšanu? Paldies pret atturās 9. par Ikšķilas novada pašvaldības dalību atklātā projekta konkursā ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādāt tā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšanu pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai. Ļoti gudri, ļoti sarežģīti liekas, tāpēc lūksim kolēģis speciāli gan Ingru, gan mūsu jauno kolēģi paskaidrot, kas tas pēc vairāk ir. Tas nav vērsts, ir vienkārši aicinājums atbalstīt dalību konkursā, jo tur, lai piedalītos vispār konkursā, mēs vēl nezinām rezultāts, ir vajadzīgs kā domas lēmums, apstiprinājums. Un tur ir valsts finansējums, 1000 lati, un tur ir aptauja kvantitatīvi rezultāti par jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanu tieši Ikšķilas novadā. Tā kā mums līdz šim vispār nav nekādas situācijas novērtējums par to, kā jauniešiem ir, kādas viņiem ir iespējas apgūt prasmes vai kādas ir dažādi iespēju pieejamība, tad man liekas, tas būtu arī labs pamats, tā kā jaunatnes programmas izstrādēji, lai tā, viņiem nākamajā gadā saprastu, ko tiešām vajag darīt, lai tiem jauniešiem, kas viņiem trūkst. Un tad tas pētījums būtu tas pamatojums. Īsumā, ko iegūs ar šo pētījumu, šo projektu? Mēs iegūsim kvantitatīvus rādītājus no Ikšķilas jauniešiem, kā viņi novērtē tās prasmes, ko viņi šeit var iegūt, vēlmes viņu, un kā arī tās dažādu iespēju pieejamību, kas ir Ikšķilē. Un tur tie kritēri, tie jautājumu bloki ir tādi gan par nodarbinātību, gan par fiziskām aktivitātēm, gan par kultūras pasākumiem, visdažādākie, kas jaunieši varētu interesēt. Labi, paldies kolēģiem jautājumu. Kas novērtēs jauniešus, sniegs to vērtējumu vai? Jaunieši. Nē, Kāda metodika tā varbūt darbības? Tur ir izstrādāta, es nezinu, kā viņi saucās precīzi, tas ir kaut kāds CVA, kad tur ir anketas internetā, plus arī anketas, tā kā tiešā aptauja. Jā, jo vienkārši tas ir jau iepriekš Latvijā izstrādās, tas, kas ir bonus, kad mēs iegūstam, pieņemsim, Ikšķilas novada jauniešu rezultāts, viņus vēl salīdzina ar Latvijas situāciju kopumā, mēs varam saprast, vai kas mums ir labāk, vai kas ir sliktāk un tā. Kur aizies? Un šis finansējums 2000 aptvarēs ir Latvijas. Jā. Un kur tas tiek tērēts tajā aptaujas veikšanā? Jā. Mēs šobrīd tikai tā, tur ir jāveic vēl cenu aptauja, kur tie konkrēti varētu būt tieši veikt. Es viņus uzjautāju TNS, kas ir izstrādājuši to indeksāciju, kā monitoringu veikšanu. Viņiem, protams, tas piedāvājums ir krietni lielāks. Es tagad jau esmu uzsākusi runu par to, ka varbūt viņi varētu piedāvāt tikai par mazākām summām. Bet TNS nav vienīgie, var uzrunāt arī citus. Svarīgi, kas man liekas, ir tas, ka to vispār veic profesionāļi, kad sociālīgas uzņēmumi. Vēl jautājumu? Jautājumu nav, un liek uz balsojumu, tad par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu. Pret, atturās, pret būs jūs sapraties? Es nezinu, piekrīt. Sestošo noteikumu par sabiedrisko kārtību un drošību Ikšķilas novada pašvaldības aktīvās satūras objektos apstiprināšanu. Jā, lūdzu. Tā
kā, ja nemaldos 3. jūnijā nodots eksploatācijā, vai nu ne, tiks atklāts skateparks, jā, es atvainojos, atklāts skateparks, jā. Tātad viņš nevar darboties pēc tiem drošības un kārtības noteikumiem, kuriem sakot varētu līdz pašvaldības policija, nu, arī pat paša administrācija vai. Nu, var sakot, jābūt ir kārtībai šajā skateparkā, gan no, kā saka, no pašvaldības puses, var sakot, jāievēro visi nosacījumi, kā izmantot šo skateparku. Kā jāuzvedās, ar kādiem transporta līdzekļiem ir jāpārvietojas, ko var darīt, ko nevar darīt. Pašvaldība ne tikai pati sevi aizsargā, kā mēs tikko runājām ar Agnesīti šodien, ja, bet mēs arī sargājam tos cilvēkus, kas tur darbosies ļoti aktīvi, jo interese ir liela. Tad tie ir tie kārtības un drošības noteikumi, vai ir kādi jautājumi par to? Es varbūt papildināšu, mēs jau arī ar Ināru un Paldies konzervējumam sekojuši. Šis ir noteikti vajadzīgs, lai mēs ievērotu, arī pašvaldības sevi pasargātu. Un es domāju, ka mēs pasargātu tos bērnus vai tos interesantus, kas tur darbosies, bet ir tā kārtība, kad ir pašvaldībai nepieciešami šādi noteikumi, kuri tiks arī izvietoti šajā teritorijā, ja kā mēs to darīsim, to mēs ar izpildu direktoru norunāsim, bet tiks gatavoti kopīgi. Es domāju, septembrī uzsāksim sagatavot kopīgi, kas ir gan stadioniem, jā, gan kā tur vēl šie te lūkšana. Šie saistošie noteikumi konkrēti attiecās uz šīm divām atpūtas vietām, ja? Trēlparku un skateparku, bet mums ir par sportu citas normatīvās akts iekšēji noteikumi par atbalstu sportu attīstībai. Tur iekšā arī ir visas šīs sporta domas un objektu lietošanas kārtīgi noteikti. Tātad vajadzēs iekļaut arī tajos noteikumos iekšā un tādēļ šo te izmantošanas kārtību un atlaidēm attiecīgi bērniem, jauniešiem, kā mums ir līdzīgi ar tiem objektiem. Bet šobrīd viņi tika gatavoti, cik es saprotu, kā sākošie noteikumi tādēļ, lai pašvaldības policija varētu kontrolēt šo noteikumu izpildi, jo iekšēji noteikumu izpildi policija nevar kontrolēt un arī sodas par to piemērot nedrīkst. Man ir vēl viens priekšlikums. Es esmu pamanījusi, ka es esmu, kā teikt, dubult noliekumā, jā, vai varētu izņemt 6.2.12. Ja es esmu norādījis, apvienot, ja noteikumos ir norādīts, ka ar ko drīkst pārvietoties vai kā nedrīkst, tad šajā gadījumā es vēl atsevišķi atrunāju, ka braukt ar velosipēdiem izņemot speciāli sagatavot velosipēdus. Ja tālāk minētajos punktos, principā, ir atrunāts viss. Gribētu šo te punktu. Tad izslēdzam 6.2.12 punktus. Tur vēl ir dubultā 6.4.9 un 6.2.16. Tu norādīji saimnieks Numerācija 6.4.9 un 6.2.16. Principā runā par vienu to pašu. 6.2 jau pat ir pēc 6.4. Jā, pagaidi. Par kuru mēs neesam vispār numerācija? Ne, bet 6.2.16 un 6.4.9 izsaka vienu un to pašu. Numerācija kā mums nav jautā? Nav un vēl ir arī par tiem slapjajiem objektiem, slapjajiem pārvietoties. Nē, nebija runāts par slēptību. Tā, tur ir saliekam pa plauktiņiem. Tātad 6.2.12, 6.2.16, ārā ir, jā? 6.2.16. Un lūdzu vēl pielikt pie punkta, tātad skrituļu slidām 6.2.14, skrituļu slidām vai skrituļu dēļam un komats krediteņa. Pareizi mēs izrunājam. Kā viņš pareizi? Skrējus dēļ.
šeit ir specifika tā kā... Nu, vienkārši citādi kodas restaurācijas, kreditējums pateiks, kas nav pasākums. 6.2.14 papildinātais komata, nevis es krediteņu, un pēc tam ir seņģi. Tad 6.2.12 izslēgt. 6.2.16, jā. 6.2.16 izslēgt. Pareizi. Jā. Ja krītat, tad ir tā numerācija, ko mēs uzticēsim Valentīnai sakarā. Tā ir interesanti, un pirmreiz pastāvs ar tādām vietām. Piekrīt, jā? Vēl arī tev augstu? Nē, par vecumu tu kā ir kā pirmskolas. Es varbūt lielas skolā neiet un viņi atnelaiž vai kā. Es domāju, ka tur nevajag rakstīt pirmskolas, bet tur vajag rakstīt kaut kādu noteiktu vecumu, to, ko likums īstenībā nosaka. Bet pirmskolas vecums arī ir likuma noteikts. Pirmskolas vecums arī ir. Tas ir savādāk ar nozīmē. Jā, bez cīnās datiem nevar būt bez vecām uzraudzības. Man liekas, tas ir tur ir jārakstīt pirmskolas, bet līdz 8. Kurā punktā valda? Tajā pašā 6.4.9. 6.4.9. Atgriezīties nevis pirmskolas vecumi, bet bērniem līdz 8. Tā, bērniem vecums. Ināna lūdzu nolas, kā ir tā? Tā tad varētu skanēt tā. Tātad, ja mēs ņemam ar sākumu tādu kārtības drošības nosacījumu objektos aizliegts atrasties bērniem vecumā līdz 8 gadiem, bez vecāku vai to un tā tālāk, iet tālāk. Par bērniem līdz 8 gadu, par bērnu līdz 8 gadu vecumam atrašanos un drošību objektos atbild, var sakot, tur piemērošu to līdz 8 gadiem. Arī otrajā daļā 6.4.9. Par bērnu līdz 8 gadiem atrašanos un drošību objektos atbild viņu vecāki un liksmiskie pārstāvji. Valda, jā, nosaka savu. Es saku tā, ka ar riteni drīkst braukt pēc uzraudzības no 12 gadu vecuma bērns, jā? Es saku, es kontekstu nesaku, ko nosaka. Tagad uz skateparku laidīs savu bērnu 8 gadu vecumu braukt, jā? Vecām klāt. Viņš ceļu satiksmi, Jā, tur viņš ir Tas ir satiksmes Jā, atvēsties bērniem līdz 8 gadu vecumam. bez vecāku, vai tu Bez vecāku, vai to likums. bet tas nav šīm pārtēr uzraudzīs. Bērni, līdz 8 gadu drošību objektu atbildes vecāku liksmiskie pārstāvji. Respektīvi, atrasties bērniem bez vecāku vai to likumisko pārstāvju uzraudzību. Vēl uz Vecāki bez voļdolu nedrīkst ierasties.
Jā, Tas stāsies spēkā, tas var būt vecā kārtība. Piekrist ņemt ārā 12. punktu, kad viņš stāsies spēkā, jo es saprotu, ka plānojas likumdošanā grozījumi, ka viņi nebūs jāsludina avīzē vairāk, lai mēs sevi neierobežojam. Labi. Jā, Vēl ir priekšlikums un jautājums 12. pilnībā izslēgt. Jā. Tu šodien, protams, pārēc Jā. to pašu identiski, mums nevajadzētu atkārt. Es tad kopsavilku, ja? Tiek izslēgti sekojoši punkti 6.2.12, Jā. 6.2.16 un 12. Jā. Lielais punkts. Tālāk tiek izteikta cita redakcija 6.4.9. Kurš skan sekojoši? Atrasties bērniem līdz 8 gadu vecumam, bez vecāka vai politisko pārstāvu uzraudzības. Izskaidrs, jā, un tālāk, un tas arī iet uz priekšu tā kā ir šajā redakcijā. Vēl papildinājumi. Skrējēdeļas. 6.2.14. aiz pamatu vajadzēja kaut Jā, 6.2.14. aiz krituru dēļa pamats skrējēdeļas. Jā, bet paskaidroju, kas tas pa zvēru. Veco labu samakā, tu atceries samakā, bet uz šitādiem riteņiem. Kas ir tas Kā nav. zinātājums Nu, noskaidroju, skrējēdeļiem. Likšu uz balsojumu par šiem saistošiem noteikumiem. Lūdzu, balsojumu, kas par šī mums lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret, atturās. Paldies. Nākamais kārtības jautājums ir par ikgadēju apmaksātu apvienot ceļu piešķiršanu domas priekšsēdētājiem Indulu Krapiņu. Lūkšanas kolēģis atbalstīt. Par cik es arī izteikties nelūkšu, bet nobalsojam, kas par šī darba kārtība mums ir izskatīta. Paldies jau, mēs jau kā redzam, esam iešūkojuši, bet jau strādājam. 24. jūlijā komitejas sēdes arī ievēlēsim komiteju vadītājus un reizē arī uzsāksim arī darbu, kā ierasts. Paldies visiem par darbu, speciālistiem, deputātiem. Nē, mums ir. Paldies.